Janvāra hokeja maratonu Rīgas Dinamo trešdienas vakarā, 10. janvārī, aizvada pret spēcīgo Kazaņas Akbaras vienību, kuriem janvāra sākumā šis ir pēdējais pieturpunkts pirmajā izbraukuma tūrē. Viesojoties Rīgā, protams, ka Akbars ierodas pie mums izsalkuši, jo aizvadītajā mačā paklupa pret Čerapaveca Severstaļu un zaudēja rezultātu 2-5. Pret izsalkušām komandām vienmēr ir grūtāk spēlēt, un to pierādīja arī šī vakara mačs, kad pārliecinošu sniegumu demonstrēja Gagarinkaus ieguvēja Kazaņas Akbaras. Lai arī pašā spēles sākumā mūsējiem izdodas realizēt vienu no skaitliskajiem vairākumiem, un pēc Ansijas Almelas un Brendona Makmillana piespēlēm precīzi šauja Kārlis Stolerī. 1-0 spēles turpinājumā jau apgrieziens uzņem mūsu pretinieki un rezultātu izlīdzina Vladimirs Tkačovs 1-1, bet ejot lielajā pārtraukumā pēc pirmās spēles trešdaļas, Antons Landers dubulto savas komandas punktu skaitu uz rezultātu tablo un rezultāts 2-1. Spēles otrajā trešdaļā komandas apmainās vienīgi ar bīstamiem metieniem uz abu komandu sargātiem vārtiem un ar vairākiem noraidījumiem. Mūsējiem, diemžēl, neizdodas realizēt nevienu no skaitliskajiem vairākumiem, un otrajā spēles trešdaļā rezultāts paliek nemainīgs 1-2, joprojām esam iedzinējuši. Trešajā trešdaļā asinis uzkurina Miķels Redliks, metas aizstāvēt mūsu vārdsargu Jānu Kalniņu un nospēlna disciplināru 10 minūšu sodu. Vairāki noraidījumi mūsu komandas rindās, un to izmanto pretinieki Justins Azevedo. 3-1, un spēles turpinājumā, spēlējot vienādos sastāvos, punktu spēlēja ar teicamu metienu vārtos pieliek Atte Ohtamā. Pēc mača uz interviju aicinājām pretinieku komandas kapteini Aleksandru Svitovu. Пару слов об игре. Наверное, жаждали победы, поскольку предыдущую игру проиграли. Последняя игра на выезде. Как самочувствие и как далась игра сегодня? Первый выезд после Нового года. Первые две игры хорошо сыграли. Небольшая стечка получилась в Череповце. Сегодня надо было выходить, выигрывать. Вышли и выполнили все требования тренерские и реализовать свои моменты. Игрой довольны? Ну, счет сам за себя говорит. Наконец-то удалось в Риге выиграть. За счет этого следили, не следили? Ну нет, сейчас регулярный чемпионат идет, все игры важны. Все игры, конечно, это надо готовиться к ним, надо выигрывать и готовиться уже больше к плей-оффу. О том моменте думали, не думали, то что, к сожалению, Рига уже вся надежда на плей-офф потеряла, и как против такой команды настраиваться? Не, здесь настраивались, у нас свои задачи. Настраивались то, что нам надо будет как в будущем играть, выполняли задания, и от этого и отталкивались. Своих болельщиков слышно было? Конечно, их всегда слышно. Огромное спасибо, что они на выезде всегда нас поддерживают. Спасибо, с победой. Спасибо. Rīgas Dinamo rindās par labāko šajā mačā tiek atzīts somu leģionārs aizsargs Ansijas Almela. Ģērbtuvē, protams, ka noskaņojums nav tas labākais, kā jau pēc katras zaudētas spēles, bet komentāri par aizvadīto maču, gatavošanos un turpmākajām spēlēm lūdzām sniegt Rīgas Dinamo uzbrucēju Māri Bičevski. Kazaņas Akbaras laikam parādīja to spēles, ko bija gatavojuši šodien. Viņi labi spēlē, bet mēs pieļām muļķīgas kļūdas un tas novada pie goliem ielaistiem. Kas bija tās lielākās, jo šodien bija diezgan lielas iespējas realizēt vairākums, diezgan daudz ar savu spēli likām noraidīties pretiniekiem. Jā, droši vien būtu palīdzējis kāds gols vairākumā, bet es domāju 5-5 bija tas, kas mums šodien neļāva pacīnīties viņam. Kas tas lielākais iemesls, nezinu, pretinieku tā meistarību vai? Domāju, paši vienkārši pieļām kļūdas, kas viņiem rezultējās vārtos, un tas arī bija iemesls. Vai nav grūtāk vai kaut kā noskaņojumu atrast lielāku izietu spēli, jo, kā zināms, pat teorētiskās iespējas par izslēgšanas kārtu beidzās aizvadītajā mačā, kad Bulīšu Sočiem zaudējām? Vienalga jāatcīnās, ir vai nav tā iespēja. Tas mūsu darbs, cilvēki nāk skatīties, un mums ir jāiet un viss jādod laukumā. Tā kā nav jautājumu saviem spēlēm, cik varam. Labi, paldies. Ilgāku laiku arēnā Rīga būs jāiztiek pēc hokeja, bet pēc nedaudz vairāk kā vienas nedēļas, jau 18. janvārī lielais hokejs un Rīgas Dinamo hokeja spēļu maratons atgriežas arēnā Rīga un tiekamies spēlē pret mūsu austrumu tālajiem kaimiņiem Habārauskas Amur. Turpinām atbalstīt Rīgas Dinamo un tiekamies spēlēs.